Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, man radās jautājums, kāds ir iesniegtā grozījuma mērķis. Un būtu ļoti svarīgi, protams, ja šis mērķis būtu saistīts ar paša procesa, kurš vērsts tieši uz vēja energoelektroparku izveides veicināšanu. Bet man par to ir šaubas, jo šobrīd grozījumos izvirzītie nosacījumi vēja parku attīstībai atsevišķos gadījumos padarīs neiespējamu šo procesu. Mums ir jāatzīst, ka vēja elektroenerģija faktiski ir tā, kas ļauj nodrošināt turpmāk Latvijas energo neatkarību, mūsu tīkla darbību un pastāvīgu elektroenerģijas piegādi kā Latvijā, tā reģionā kopumā. Mums ir milzīgs potenciāls tam, lai to sasniegtu, un, manuprāt, nav laiks, lai mēs šo procesu bremzētu. 22. gadā bija plaša diskusija par nosacījumiem, kurus ir jāievieš, lai atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas, īpaši vēja parku izbūves procesi tiktu veicināti un turpinātos. Šobrīd tas notiek, un mazliet oponējot iepriekšējiem runātājiem, jau šobrīd likumdošanā pastāv zinām ierobežojuši aspekti, ko jāņem vērā. Pirmām kārtām neviens nav atcēlis ietekmi uz vidi novērtējumu procedūru. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā šāda procedūra notiek, tā izskaitā ņemot vērā tūmā esošo iedzīvotāju intereses, kā arī šāda veida objektu ietekmi kā uz vidi, tā veselību. Otrām kārtām Saeima ir apstiprinājusi grozījumus enerģētikas likumā, kas saistīti tiešā veidā ar komforta maksājumu vietējām kopienām, kas tiešā veidā būs saistīta ar šādu objektu esamību vienā vai otrā apkaimē. Kolēģi, diskusija ir notikusi, ir jāstrādā, un šis mūsu iztrūkums elektroenerģijā jāizpilda, un vēja enerģijai te ir izšķirošā nozīme. Paldies!